Mans favorīta produkts - grifonija. Grifonijas sēklas satur lielu daudzumu 5-HTP, kas ir tieši serotonīna prekursors. To iesaka lietot fibromalģijas gadījumos. Ceļot principā serotonīnu mazinās sāpes ar laiku. Starp citu, grifonija ne tikai man noderēs, bet arī jums, jo mums jau pārsvarā ir visiem ļoti lielas un dažādas dzīves problēmas, kuras mēs esam iedzīvojuši, ja, un kur rezultātā ir radušās kaut kādas diagnozes saslimšanas. 5-HTP ir laba biopieejamība, tāpēc ļoti labi strādā. Mazinās panikas lēkmes, palīdz cīnīties ar depresīviem stāvokļiem, tā kā, ja piemeklējas depresiju, lūdzu, sāciet lietot grifoniju. Palīdzēs. Es ļoti labs piemērs tam esmu, kā var tikt uz kājām. Cītīgi strādā ar stresa simptomiem, ļoti labi. Uzlabo nervozitāti, strādā, vispār kopumā ar nervu sistēmu, ja, un garstāvokļa traucējumiem. Mazina nemieru, trauksmi, rīta stīvumu, uzlabo ēšanas traucējumus, palīdz mazināt arī svaru, ja, jo viss savstarpēji ir saistīts. Uzlabo libido, miega kvalitāti, apetīti regulē. Grifonija izmanto starp citu fitoterapijā, lai stimulētu smadzeņu darbību. Ja pievienosiet kādu no magnīta preparātiem, ja pēc iespējas labāku, samazināsiet migrēnas simptomus. Kā arī, ja jums ir kustības problēmas, šis pārītis jums ļoti labi var noderēt. Lietojot pastāvīgi 5-HTP pēc vajadzības, jo situācijas, kā es teicu, mums ir ļoti dažādas, palielinot serotonīnu līmeni smadzenēs, līdz ar to nervu impulsi nodot tālāk signālus un ļoti skaisti strādā ar tiem pa visu ķermeni. Jebkuram ir izvēle, mīļie. Es izvēlos noteikti grifoniju, kaut vai ja man viņa jādzer visu mūžu. Esmu bijusi veselu gadu, ja ne vairāk, patstāvīgi uz antidepresantiem un citiem medikamentiem. Tā kā, ja mēs tieši runājam, kas varētu palīdzēt, tad grifonija tas ir pirmais produkts. Atkarību nav, un, mīļie, ja es varu atgriezties jau dzīvē, tad tas ir vienkārši super. Lai jums burvīga diena un veselība jums!